vai ar mani tautu meita nāksi svētkos lūkoties? Nākšu gan, tautu dēls. Dziedā, dancot, priecāties. Jā, redz, pucējušies tautas tērpos, šortos vai vakarkleitās pavisam drīz ļaudis izies ielās, jo no 30. jūnija līdz 7. jūlijam notiek 25. vispārējie latviešu dziesmu un 15. deju svētki. Bet kas tad īsti ir jāzina mums, tiem, kuri nepūš, nedzied, nedejo, bet būs skatītāji, to vislabāk zinās pastāstīt visiecienītākie un vis tādi pazīstamākie tautas pasākumu apmeklētāji mūsu valstī – Valters Kraudze un Jana Duļevska. Sveiki! Sveiki! Kas tad jums šķiet būtu jāzina apmeklētājiem galvenais? Sāksim ar to droši vien, ka varbūt tas vizuālais tērps, apģērbs, kādā mēs ierodamies uz svētkiem. Jā, tas ir tātad pirmais punkts. Svinīgs. Jā, tas tātad šķiet viņiem, ka tas ir pats svarīgākais, bet patiesībā tie svarīgākie punkti ir pavisam citi, un proti, kas būtu jāievēro norises vietās. Jāpaņem biļete. Jāpaņem biļete. Un pats galvenais... Šis tas arī nav jāpaņem. Šis tas arī nav jāpaņem, jā, par to visu, ko nevar ņemt, ko var ņemt. Un kas te zāģē tagad nakts vidū ārprāts. Tātad par to visu, ko var ņemt un ko nevar ņemt, mēs arī parunāsim mūsu šajā raidījumā. Pats galvenais, kas būtu jāatcerās, ka ne jau uz visiem pasākumiem ir vajadzīga biļete. Nu, tie galvenie un vispieprasītākie pasākumi ir noslēguma koncerts un deju lielu uzvedums Daugavas stadionā, bet ir vesela rinda no 62 pasākumiem, kas ir bezmaksas pasākumi, uz kuriem var iet, skatīties, kur nekādu biļeti nevajag. Otrais svarīgais punkts ir tas, ka Rīgas pilsētā dažādās vietās būs uzstādīti milzīgi ekrāni, uz kuriem varēs vērot arī šo lielo koncertu un arī deju lielu uzvedumu tiešraides, tā kā var pulcēties arī pilsētas centrā un skatīties. Galvenais atcerēties būtu to, ka gandrīz pusi no 62 pasākumiem, kas notiek dziesmu svētku laikā, ir bezmaksas. Meklējiet dziesmu svētku oficiālajā mājaslapā dziesmusvētku.tv, sarakstu ar pasākumiem, un turklāt ir pierakstīts, vai tas ir bezmaksas vai maksas. Ja bezmaksas, droši ejiet, tiksiet iekšā, paskatīsieties. Turklāt tie pasākumi ir ļoti daudz. 62 kopā. Savukārt, lielāko daļu pasākumu, protams, ka arī kāds filmēs un rādīs, un tas kāds ir Latvijas televīzija. Doma laukumā un Esplanādē no 30. jūnija līdz 8. jūlija rītam būs milzīgi lieli ekrāni, uz kuriem šīs tiešraides varēs skatīties. Tā kā tu pie darba, kad tev ir jāstrādā dziesmu svētku nedēļā? Es strādāju Sajieta namā, Ķīpsalā, dziesmu svētku nedēļā 3 vakarus. Nu redz, bet tos pārējos turpat pie Latvijas radio, Doma laukumā, visu varēs redzēt. Bet tur gan es varu ņemt līdz fotoaparātu, jā, vai tur ne? var ņemt gan fotoaparātu, gan mīluļus, jebko. Gan šprices. Spridzekļus, protams, labāk. Ejam tālāk. Labi, ejam tālāk. Spridzekļus, ne? Tātad publiskās skatīšanās vietas ir paredzēts arī vairākās citās Latvijas pilsētās. Droši jautājiet saviem mēriem, jaunievēlētajiem deputātiem, kur ir. Nu, tagad jau pēc svētkiem droši, ka kūtrāki būs solīšana, bet nekas, gan jau būs. Tātad 7. jūlijā sadarbībā ar Latelekom Latvijas Universitātes botāniskā dārza apmeklētāji varēs vērot svētku gājienu un noslēgumu koncertu. Tiešraidi arī speciāliem ekrāniem, droši uz botānisko dārzu, tur ļoti skaisti, un pie reizes vēl paskatās koncertus. Nu, un Valtera darba vieta Latvijas radio arī translēs daudzus koncertus, bet tas ir ļoti labi mašīnā, ka brauc ir forši tāds fēns koncerts paklausīties. Varētu teikt, ka tie lieli draugi ir dziesmu svētkiem un deju svētkiem. Nu, tā Vārna mums grib pateikt? Nu, Vārna grib pateikt, ka sākot ar 17. jūniju Latelekom televīzijā būs skatāms īpaši dziesmu un deju svētkiem veltīts TV kanāls. Tātad tur šajā kanālā būs gan no pagājušajiem svētkiem, gan vēl no senākiem svētkiem. Labākais no labāk. Labākais no labāk, kā arī informācija par šiem svētkiem, tāds īpašs kanāls. Un kas ir fēni, ka ikdienas tas raidīs 6 stundas, bet pēc svētku nedēļā šajā kanālā paši dalībnieki varēs jau paskatīties šo dziesmu svētku koncertu, nu, un varbūt ieraudzīt arī sevi. Satiksmes ierobežojumi galvenokārt būs tajās lielākajās svētku norises vietās. Nu, ir jārēķinās, ja ikdienā dikti gribās tai Vecrīgā stāvēt, ka
ap Vecrīgu varētu būt ierobežojumi. Krastmalā, un Brīvības iela. Brīvības iela gājiena dienā, tātad 7. jūlijā rīta pusi. Vien, ka līdz vēlai pēcpusdienai gājiens arī ir, manuprāt, līdz 3. Es domāju, ka arī pie kur lielā kalna, kur un tāpat arī Mežaparks un Daugavas stadionu apkaimi. Nu, tur ir jārēķinās, ka ierobežojumi būs. Droši vien vēl vajag atcerēties to, ka ja dodas uz pašiem lielajiem noslēguma pasākumiem, kas būs šeit Mežaparka estrādē vai Daugavas stadionā, ar savu personisku automašīnu izbraukt stundu pirms pasākuma. Nebūtu prāta darbi. Un par sabiedrisko transportu runājot, tie, kur izvēlēsies par Rīgu šajās dienās braukt ar sabiedrisko transportu vai ar vilcieniem, kas arī Rīgas teritorijā piestāja dažādās stācijās. Protams, ka būs papildu reizes, sekojiet līdz informācijai, tiks mājās un tiks uz visurienu, kur vajag. Nākamais – velosipēdi. Rīga patiesi ir kļuvusi ar velospēdiem bagātāka pilsēta, cilvēki daudz brauc, un šogad pirmo reizi dziesmu svētku sakarā arī būs īpaša velos stāvvieta, apsargāta maksas stāvvieta šeit Mežaparkā, Zaļajā teātrī, 6. jūlijā uz lielā noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājuma un arī pašā noslēguma koncertā droši var braukt ar riteņiem, 2000 vietas, stāvvieta apsargāta, drusciņi būs jāpiemaksā. Bet tās nebūs nekādas astronomiskās summas, bet ritenis būs drošībā un pēc tam var dziedādams braukt mājās. Lustīgs, drusku, mēra robežā, protams. Bet iedomājies, cik smuki Jāni izskatītos tautas tērpā uz velosipēdu. Vai uz skrējēju. Tu vispār māki braukt? Kāra. Ejam tālāk. Ejam tālāk. 4. punkts. Iespēju uzgavilēt tiem ļaudīm, kur iet gājienā. Šogad ir izveidots speciāls portāls vai mājaslapa uzgavilē.lv, un ieejot šajā mājaslapā, apskatot, aizpildot formulārus, ir iespējams nodot sveicienu kādam kolektīvam. Nu, piemēram, Tautas deju ansamblim Lelde. Jā, vai Tautas deju ansamblim. Mēs ierakstam, jūs par ierakstīšanu teikt runājat? Ja neskat, piemēram, ir tāds Tautas deju ansamblis Duļevska, piemēram, ja? Mēs ar Valteri gribam uzgavilēt gājienu laikā, lai tad, kad jūs ejat garām centrālajām tribīnēm, uz ekrāna parādās Tautas deju ansamblis Duļevska. Jā, interesanti gan, ja kā tad jūs tā mākat dejot. Tādas dejas jūs dejojat tajā Duļevski. To ieiet tajā mājaslapā uzgavilē LV, un tad tieši tur tā viss tiks samanedžēts, ka šis kolektīvs arī saņems to sveicienu. To vajag izmantot, jo savējos uzmodrināt. Es gan atceros tos senos laikus, kad es biju vēl maza meitenīte. Es biju, manuprāt, visskaļākā visā gājiena laikā, un es biju tā... Jāna, šis ir cits gājiens. Bet es tomēr gribēju teikt, ka es gavilēšu, lai vai kā no ietves puses skaļi, un man nevajadzēs varbūt pat izmantot ekrānus. Protams, sveicienu to korim Duļevska, piemēram, var sūtīt teksta, video un audio formātā. Viņi tur atradīs iespēju viņu notranslēt jebkā. Galvenais atrast savu mīļāko kolektīvu. Jā. Piemēram, ko tu, Valter, ko tu rakstītu? Es domāju, ka tas ir ļoti labs veids ekrānā. Ja nu tā ir, ka starp dziesmu svētku dalībniekiem ir radušās romantiskas jūtas, un kāds kādu grib bildināt, tad gājiena laikā to neizmantot būtu vienkārši muļķīgi. Man atkal liekas, to var arī diezgan praktiski izmantot. Jūri mājās braucot nopēc maizi. Jūri beidzās desa. Tātad pēc noslēguma koncerta ap 23:00 Mežaparkā 7. jūlijā sāksies sadziedāšanās nakts, un šobrīd dziesmu svētku oficiālajā mājaslapā dziesmusvētku.tv ir iespēja nobalsot par sev tīkamajām dziesmām, no kurām top 100 tiks iekļauts sadziedāšanās repertuārā. Tātad nevajag pēc tam čīkstēt, ka manu dziesmu nedziedāja, un tāpat kā vēlēšanās uzvarēs vairākums. Savukārt, lai ikvienam dalībniekam dziesmu teksti būtu viegli atrodami, Latelekom ir izstrādājis bezmaksas sadziedāšanās aplikāciju, kuri būs iespējams ērti lietot viedtālruņos. Tātad tev šīs dziesmas, kuras skan, tās teksts tev parādās telefonā, un tu vari dziedāt līdzi. Ja? Ko drīkst un ko nedrīkst ņemt līdzi uz pasākumu. Un šeit, piedod, Kārli, šeit noteikti
ko nedrīkst, to tiešām neņemiet. Tas nav tā, ka būtu neieteicams, bet nedrīkst. Jūs varat vienkārši neielaist iekšā. Vai arī atņemt. Jā, jo nebūs īpašas mantu glabātuves, kur šīs noņemtās mantas kāds glabās un pēc koncerta dos atpakaļ. Ja nu paveiksies un atradīs to atņemto mantu, tad, bet tāds, protams, procentuāli. Nedrīkst. Un nedrīkst. Vārds Janai Duļevskai. Nedrīkst šaujamieročus ienest. Nekādu. Ne kaķušus, ne pistoles. Nevajag arī iedomāties, ka kādu raķešu pistoli himnas laikā darīs pasākumu kuplāku. Nu, nē. Jā. Protams, nedrīkst arī dažādas spridzekļus un spridzināmās aparatūras ierīces. Nedrīkst, protams, profesionālās kameras un fotoaparātus arī ienest. Kā mēs runājam, var ienest mobilo tāpņus, kuros ir iestrādāti jau šī fotoierīce. Un var, ja tas fotoaparāts ir tāds, nu, tā saucamais diepju trauciņš, ja, ko tu ieslīdini kabatā, maziņš, to tu vari ņemt, bet, nu, tādus kā Pīlēna kungam, tādus ne, statīvus ne, nekādas paštaisītās zipspuldus. Nevajag teikt, ka jums ir tiešraide saviem radiem, kur ir citā kontinentā. Viņi var Latvijas televīzijā skatīties. Tālāk. Nu, noteikti tā nebūtu vēlams. Nē, nedrīkst, jā. Nedrīkst ienest kokteļu, nu, dzērienus, kādus alkoholiskus dzērienus. Vispār dzērienus teritorijā. Nedrīkst un ēdienus nedrīkst. To varēs visu iegādāties šeit teritorijā. Jā, tālāk ar demonstrāciju. Ļoti būtiski, ko nedrīkst. Nedrīkst ienest lietussargu. Tagad velc krustu pāri. Šito nedrīkst. Šito nē. Jā. Un varbūt, ja jums ir mājās arī mazāks, to arī nē. Jo varbūt šāda veida noteikti. Lietussargus nē. Ņemam līdzi lietus metelīšus. Jā. Lietussargiem ļoti praktisks iemesls, respektīvi, ja līst lietus un aiz mums sēž mazāk cilvēku augumā par mums, viņi neredz neko. Lietussargiem nē. Jā, interesanti. Kādēļ, bet nedrīkst ienest šprices. Nu, nedrīkst un dažādus medikamentus. Un arī duremos. Es domāju, ka pie tiem špricēm nekādus nažus un dakšas līdzi. Nu, visādā ziņā neizstāst, ka jūs vēlēsieties sagriezt savu dzimšanas dienas torti, tāpēc jums ir profesionālais Šveices mednieku nāzes. Jo jums ne to torti ļaus ienest, ne to nāzi ļaus ienest. Kas vēl svarīgi, arī dažādas gaismekļus. Nu, protams, ja somiņā ir kabatas lukturīts, ar kuru varbūt pēc tam naktī iet mājās, bet nevajadzētu nest, un tas ir tādēļ, lai neradītu nevajadzīgus gaismas efektus koncertu laikā. Tālāk. Protams, pats galvenais, kā jau mēs iepriekš minējām, mājdzīvniekus, visus mīluļus, draugus mazos atstājam mājā. Viņiem būs savi dziesmu un deju svētki. Viņiem būs savi svētki, un tos tad arī tur arī varēsim vest. Protams, būtu arī svarīgi visi šie noteikumi, ko Jāna ļoti skaisti detalizēti izstāstīja. Viņi ir biļetei otrā pusē, visi aprakstīti. Tos vajag noteikti izlasīt. Un biļetes ņemam līdzi, jo pie ieejas tas, ka man bija, nederēs. Man bija, un vispār mums ir 2, bet mēs pirkām 4 un pārpratumu pēc 2 nav līdzi. Tas nedarbos. Labi, ejam tālāk par bērniem. Kādus bērnus var un kādus nevar līdzi ņemt? Man ļoti aktuāls jautājums, kā 2 bērnu mammai. Līdz 7 gadu vecumam bērnus pasākumā var ņemt līdzi bez maksas, bet tas nozīmē, ka tev blakus sēdētājam nav jāsaka pabīdieties, tas sēdēs mans bērns, tad turi viņu klēpī vai dzīvojas pa teritoriju, viņam nav vieta garantēta. Viņš tikai var iekļūt iekšā pasākumā. Jautājums ir par ratiem. Vecākiem klēpī. Jā, un jautājums par ratiem un dažādiem bērnu Nu, ja mazais bērns un tiešām ir viena māte, kur izdomā, ka viņa tajā koncertā uz 5 stundām brauks ar savu mazo bērnu, protams, ka tiem ratiem iekšā ielaidīs, bet nu nevajag tikai ielikt bērnu vaska galvu un apakšā tālāk fotoaparātus un visu kaut ko. Apakšā radinieki 2. Jā, nu. Bet vēl viens ļoti mīļš lūgums visiem bērnu vecākiem atcerieties, ja jūs ar saviem bērniem atnākat uz pasākumu, tad īstenībā atbildība par bērniem pirmkārt ir jūsējā. Jo bieži tā ir nācies redzēt, ka es saprotu, ka visiem ir svētki, un tad bērniem rodas blakus lielajam pasākumam tāda skraidīšana un spēles. Parūpējieties, lai tie, kas ir atnākuši baudīt koncertu, lai viņi to var arī izbaudīt. Tieši tā.
Par ierašanos ir jāsaprot, ka diezgan liela drūzma būs gan šeit Mežaparkā noslēguma koncerta vakarā, gan arī deju lieluzvedumā pie Daugavas stadiona. Vajag nākt saulaicīgi un nebūs tā, ka Mežaparka estrāde atvērs 10 minūtes pirms koncerta sākuma. Jau no 2:03 šeit var nākt. Un vēl ir rakstīts no 3, jo kāds varbūt domā, tas tik šausmīgi ilgs laiks no 3 līdz 7, veselas 4 stundas, ko tur darīt? Te taču būs bufetes, te būs viss kaut kādas vēl izdarības, atrakcijas cilvēks. Ne, piepūšamās nebūs. Varbūt, ka būs kaut kur. Varēšu to iegādāties. Tāpēc nāciet jau no 3 Jāna tirdziņš nebūs it kā ar sistēmu vēlniņiem. Nu, labi, tā ir tālāk. Tātad saulēcīgi. Par smēķēšanu. Uz biļetes arī par smēķēšanu ir rakstīts, bet smēķēšanai šeit Mežaparkā, tāpat arī Daugavas stadionā būs iekārtots īpašas zonas, kurās to var darīt. Nevajag sēdēt un ļuļķēt, ja skatītāji rindā. Tā ir mana atkarība, es to zinu. Jūs var nesaprast. Tad smēķētājiem ir jāievēro un jāiegaumē, ka ir noteikti zonas. Distance faktiski. Jā, tieši tā. Un pēdējais punkts ir tā sadziedāšanās daļa, kas sākās pēc 23, noslēdzoties noslēguma koncertam šeit Mežaparkā. Teorētiski tā ir bezmaksas un uz to biļetes nav jāpērk, bet Mežaparka teritorija ir tik liela, cik tā ir, estrāde ir tik liela, cik tā ir, un ir jāsaprot, ka jau uz noslēguma koncertu šeit jau ir maksimums un vairāk tīri arī drošības apsvērumu dēļ cilvēki šeit nevar būt. Tad, ja šie cilvēki, kas būs uz noslēguma koncertu, arī visi paliks uz sadziedāšanos, tad, diemžēl, papildus cilvēkus ielaist iekšā nevarēs. Tā ir tāda slidena tēma, kā to pateikt, to šobrīd prognozēt nevar neviens. Tāpēc organizatori iesaka arī šo sadziedāšanos mierīgi var taisīt mājās vai publiskajā skatīšanās vietā. Jo trankājas Latvijas televīzija un radio. Jo triekties speciāli, tas nedos garantiju, ka jūs tiksiet iekšā. Ar to ir jārēķinās un ir jāsaprot, ka nākamiem svētkiem jau kultūras ministri jau sola, ka tad būs 70,000 vietas, tad varēs. Šito tad priedi arī ņems ārā? Kaut ko jau droši, ka ņems ārā un ņems pavisam noteikti ārā visu šo te. Jāna padod man to skaisto maisiņu. Protams, ka būs suvenīri nopērkami. Gan šeit Mežaparkā, gan arī infocentros pilsētā, viss kaut kur. Sākam ar pašu maisu. Maisiņš arī, ja skaista cepurīti. Tieši tavi toņi. Tieši tavi toņi. Krūze, ja. Nozīmīt. Krūzīt. Jā, nozīmīt man krūzīt. Krūzes būs. Ja. Ļoti galvi. Un būs dvieļi? Tas ir pirts dvieļs, tas apliekamais. Vai. Tas ir, ja tu nodziedies slapi, ja tu liec riņķi. Viss kaut kas būs. Jā, tā tad, Jau Jana jādod jau apakaļ. Jā, vēl ātri pateikšu. Pilsētā darbojās infocentri vairākās Rīgas centra vietās, kur notiks arī dažādi dziesmu svētku pasākumi. Lietusargiem nē. Lietusargiem nē, bet infocentros visu, ko var prasīt saistībā arī par noslēgumu koncertu, jau 30. jūnijā iet 8 no rīta uz infocentru un paprasīt, vai ar lietusargiem varēs nākt pasākumā. Man ir tikai viens jautājums, beidzamais. Vai mēs varam šeit palikt tautas tērpos līdz pašiem dziesmu svētkiem? Droši! Bet man liekas, ka tu pirms 3, tajā 7. izdzīs visus ārā, kas te būs, ja? Bet tu saki, ka tu esi no kora, un viss mēs vienkārši ātrāk atnācām, un tā. Mēs gājienam pa priekšu gājām. Jebkāda informācija. Kā jums šķiet, ir iespēja ielīst kaut kur, kaut kādu cētu caurumu šajā zonā? Būšot snaiperi, nevajag to darīt. Šeit ir apsargāti. Tad, kad mēs dziesmu svētku televīzijā intervējām Mežaparka estrādes direktori, mēs tur augšā bijām uz tā balkoniņa. Viņi teica, ka, ja nav biļets, tad jāmēģina caur žogiem iekļūt. Bet tas nav iespējams, tā viņi vēl piebildīja. Būšot elektrība žogam pieslēgta. Visa informācija par dziesmu svētkiem. 1188 uzziņu dienests būs jūsu rīcībā speciāli apmācīt visi dziesmu svētku sakarā. Arī viņi tautas tērpos sēdēs tur, ja kas. Ja? Nekur pasākumu galvenais režisors Uģis Brikmans ar milzīgu lielu dēli vicinās. Kāpjus atpakaļ. Jā. Es nākšu. Un jebkurā gadījumā visa informācija oficiālajā mājaslapā dziesmusvētki.tv. Caur sidraba birzi gāju, ne zariņa nenolauzu. Lietusargiem nē!